Čau, stāsts par jaunām un nejaunām mašīnām. 2 gadus atpakaļ nopirku šitā te, vairāk kā 2,5 gadi. 2,5 gadi man ir Dacia Jogrīts, 7-vietīgs, litrīgs motoriņš ar LPG gāzīti. Ko es varu pateikt pēc 2,5 gadiem? Remontā, protams, esmu ieguldījis veselu nulli. Nu neko, ja. Degviela ēda ļoti maz. Ko viņš tur rēst? 3-4 eiro 100 km. Arī pie tagadējām cenām. Jā, nu nav mazgāts, vienkārši brauc, es tur tās mašīnas nelaizu, aiz neko darīt, man ir ko darīt, un mašīna kaut kad nomazgā. Tā kā viss rulē, bija pat Eiropas ceļojumā, 7 vietas, jumta kasta, 3000 km, 180 eiro degvielā. Ja? Tā kā principā viņš neēd neko. Vienkārši auto, pilnīgi bez liekām lietām, bez elektra, bez eglītēm, bez kaut kādām pārdabiskām featurām, kuras man nafig nevajag. Uzticams, labs auto, jāmoči. Kas vēl interesanti? Nu, nekas tam interesanti. Vienkārši ņem un brauc, katreiz kāds nospied pogu, viņš iet. Nekādas skaņas un nekādas štēles nav. Pilnākā komplektācija, pirku Nordē. Tā kā esmu baigi apmierināts 2,5 gadi. Baigi labās, viss, kas man vajag, ir vienkārši jumta treliņi. Nu, šī arī ģimenes gada auto bija 24. gadā. Tā kā, nu tā, tāds feedbacks, ko tur daudz teikt. Gribu braukt pēc jaunu mašīnu un nečakarējies. Sodāvāju pīsiņš visiem.